Sveicināti, dārgie skatītāji! Šodien mums ir kārtējais ātrais testiņš, un šodien mums ir arī cits adventure mocis. Un nē, šodien tas nav cits Ducati mocis vai kā cits eiropietis. Šis ir Vouch DS 900X. Šis no Vouchiem ir lielākais adventure mocis. Šim mocim ir 900 kubi nepilni, 95 zirgspēki un 95 Nm grieztmoments. Viņš ir diezgan labi aprīkots jau no rūpnīcas. Brembo bremzes, šī gadījumā tikai suporti. Smukā zelta dakša no Kajabas. Kajaba amortizatori ir viņam gan priekšā, gan aizmugurē. Nekādu marķiem neredzam. Šeit amortizācijai ir iespēja regulēt cietību, softer un harder. Tie, kas nezina, Vouch ir ķīniešu mocis. Latvijā viņš ir salīdzinoši nesen. Pagājušajā gadā viņš sāka vairāk vai mazāk reklamēties, un šogad, dzirdot no pārdevējiem, saprotu, ka ir diezgan labi iet pārdošana viņam ar šiem močiem. Visus šī moča parametrus es nestāstīšu, to jūs varat noteikti atrast Google. Tas būtiskākais - Brembo bremzes, Kajaba amortizācija, apsildāms beņķis. Es braucu, mēģināju pārbaudīt, notestēju šī daļa silda. Šī daļa liekas, ka arī, protams, būtu labi, ja sildītu abas daļas. Roku tur apsilda, līdzīgi kā beņķim 3 režīmi. Roku apsildu pārbaudīju, arī strādā fantastiski. Šim modelim ir 3 braukšanas režīmi. Varam redzēt, šobrīd ir sports. Ar vienu pogas slēdzienu mēs varam mainīt, slēdzam tālāk. Reina režīms, road režīms. Biju izbraucis ar visiem 3 režīmiem un sapratu to, ka ieslēdzot reina režīmā, jauda riktīgi tiek nogriezta. Road režīms tāds vidējs un principā normāli var braukt tikai sporta režīmā. Viņam tad vismaz strādā ABS, traction controls un arī tad ir tā maksimālā jauda. Viņam ir opcija ieslēgt ar to pašu vienas pogas slēdzienu paturot enduro režīmu. Un tajā brīdī, kad ieslēdz enduro režīmu, varat redzēt, ieslēdzās TCS. Viņam šajā režīmā izslēdzās ārā visi trekšani, izslēdzās arī ārā ABS, gan priekšā, gan aizmugurē. Un jābūt diezgan uzmanīgi, jo bieži vien ir tā, kad var izslēgt kaut kādā režīmā traction kontrolu, arī pakaļēju ABS, bet priekšējais vienmēr paliek. Šī gadījumā arī priekšējais atslēdzas. Degvielas dačiks rāda, cik daudz degvielas, temperatūras dačiks. Līdz 9000 apgriezieniem strādā. Viņam uzreiz rāda arī riepspiedienu. Un šeit arī var redzēt attiecīgi degvielas dačiku, ieslēdzot tādu kā sadaļu maiju vieglu, temperatūra. Šeit mēs redzam principā vispār informāciju, ko mēs gribam redzēt. Tas pats arī riepspiediens, temperatūra. Šeit temperatūru mēs jau redzam precīzi jau grādos, bet šī ir riepu temperatūra 42 un 30. Iespēja uzlikt lādēties, USB-C un parastais USB. Parasts piepīpētājs, trošu sajūgs, bremžu mašīnīte gan nav Brembo. Ko mēs te redzam? Redzam poga foto, varam uztaisīt arī bildi. Šim modelim ir iebūvējums video reģistrators. Redzam kameru, viņš automātiski filmē. Viņš automātiski, kad ir iedarbināts brauc, tad viņš arī strādā uzreiz. Scorpion Trail riepas no Pirelli. Šis skaitās Black Knight Editions kaut kāds. Šim mocim ir arī centrālā kāja un aizmugurē arī ir bremžu suports no Brembo. Šeit ir 1 cilindrs, priekšā ir 2 cilindri. Kā jau riktīgs adventures, roku aizsargi. Tā, un priekšējais stikls arī regulēs roku. Var uz augšu, uz leju. Tā, šitā uz leju un šitā uz augšu. Šim ir keyless go. Šito atslēgu varam likt vienkārši kabatā. Bet, lai atvērtu vaļā bāku, mums tāpatās vajag atslēgu. Šim mocim šobrīd priekš manīm ir nenormāli mīksta amortizācija ieregulēta. Nezinu, vai stokā vai kāds speciāli ieregulējis ir. Bet regulācijas iespējas ir tikai un vienīgi manuāls. Protams, es jau esmu mazliet izlaidies pieredzes pie elektroniskās piekares. Man elektroniskā piekara gan Street Fighteram, arī, kad nesen braucu ar multistrādu, tur arī ir elektroniskā piekara, arī ar iepriekšējiem bembiem, ko te braukāju. Visiem elektroniskā piekara. Mazliet esmu izlips šito. Bet nekas te var arī iestatīt. Šeit ir regulācija dakšai, kompresija, ātrā lēnā. Apakšā neredz, bet iespējams arī var atpakaļ gājienu regulēt. Ir arī stūres demperis. Diezgan būtiska lieta. Iepriekš, kad testēju multistrādu, tad tur tādas lietas nebija.
Un ar šo moci braucot, tādā lielākā ātrumā manevrējot, varēja just, ka viņš ir mazliet stabilāks. Vismaz pagriezienos. Kruīza kontrole, protams, ko es vēl nepaspēju notestēt, tā ir diezgan burvīga lieta. Šādam mocim must have. Tā kā es domāju, nav ko te baigi siekloties apkārt, jāsēžas un jābrauc. Tad notestēsim, ko viņš dara uz ceļa. Tad mūsu let's go. Kā jau vienmēr atkārtošas skaņa kā motorollerim, bet šim mocim neprasās nekas skaļāks. Šobrīd ir road režīms, ieslēgsim sporta režīmu. Es jau pirms tam ar šo moci biju izbraucis un biju notestējis enduro režīmu uz asfalta. Enduro režīmā viņš slēdz tikai tajā brīdī, kad tu esi apstājies. Visus pārējos režīmus viņš var ieslēgt arī braucot, piemēram, Reina režīms, atlaižam gāzīt. Es īsti nezinu, vai vajag atlaist, bet jebkurā gadījumā mazliet ir jāpagaida. Slēdzam atpakaļ sporta režīmu. Esam atpakaļ sporta režīmā. Ko es pārbaudīju? Es pārbaudīju enduro režīmu uz asfalta. Tāda sajūta bija, kad viņš tomēr labāk sāk celt. Nezinu, vai tā ir jābūt tieši šim mocim. Citiem močiem tā ir, kad tu visu atslēdz, tad tu esi, kā saka, iedevis brīvu vaļu mocim. Šim mocim ir elektroniskais gāzes rokturis. Šis mocis diezgan labi iet līkumos, labi stūrējās. Pārbaudīsim, kā viņš labi ceļ. Ieliksimies, lai būtu mazāk pretstība. $207, 208 ar tādām grūtībām. Līdz kaut kādiem 160 diezgan dinamiski un arī īstenībā līdz kaut kādiem 180. Pēc tam jau viss. Pēc tam viņš vienkārši negrib celt. Šim mocim ir quick shifters uz augšu un uz leju. Uz augšu normāli strādā, uz leju viņš tā diezgan ciet, līdzīgi kā multi strādāja. Iespējams, ka tā ir īpatnība adventure tipa mocim, bet to, ko es pamanīju, šim mocim pie zemiem apgriezieniem shifters negrib atļaut slēgt. Nevis kaut kāda sistēma, es pieļauju, ka tur nav nekāda sistēma, bet pārāk zemi apgriezieni, lai atļautu to shifteri pārslēgt. Man Ducats arī atļauj zemos apgriezienos pārslēgties, bet, protams, es baigi nečakarējos, jo nav baigi veselīgi. Ja ir zem apgrieziena, es pārslēdzos tāpatās ar sajūgu, gan uz augšu, gan uz leju. Shifterim tomēr patīk, kad ir liela apgrieziena un tad tu tā smuki pārslēdz un tu viņu pat nejūti. Ar sajūgu ir tā, ka ar vienu pirkstu spiežot, vienalga ar vienu no diviem, viss notiek, bet tajā brīdī, kad tu esi atstājies pie luksfora ar kaut kādu otro vai pirmo robu, pārsvarā jau ar otro, un tu gribi ieslēgt neitrālajā, tu nevar ieslēgt, tev bez mazā ir jāsit pa to ātrumu pārslēgu, lai kaut kas notiktos. Šeit jūs redzat oranžo lampiņu, ja? Aklās zonas sensors. Šeit redzam visu laiku mirgu indikators redz, mums ierakstās video reģistrātors. Pats displejs ir pietiekoši liels, arī saprotams. Es diezgan ātri varēju atrast visu, ko man vajag. Teikšu godīgi, šie 95 zirgi priekš manīm ir krietni pa maz. Brauc 4. iedot pilnu rokturi, nekas nav. Es tomēr esmu pieredzis, kad atsaucība jau ir katrā pārnesumā, bet, kā saka, gaumas jautājums. Protams, kopumā šie 95 zirgi jūtās, kaut arī tikai sporta režīmā es viņus jūtu, jo pārējās liekas, ka vienkārši mocis ir nodušīts lejā. Pietiekoši manevrēt spējīgs, lai varētu lavierēt ar mašīnām. Bet bremzes nepierasti sūdīgas. Ja mēs skatāmies darba bremzi priekšējo, tad viņa tiešām ir diezgan sūdīga. Ja es salīdzinu atkal, protams, ar kaut kādu BMW vai Ducatu. Salīdzināt šīs lietas tā kā nevajadzētu, bet varēja būt labāks. Un mēs te atkal braucam pa Kārļa Ulmaņa gatvi, un šis mocis, protams, radīt šai ielai ir.
Uz šīs ielas es gribētu teikt, ka amortizācija ir kā reiz. Pietiekoši mīksta, lai ar viņu varētu šādi te normāli pa visiem pampakiem izlaist cauri. Kur braucot, es varēju ieslēgt neitrālē, bet kaut kādā brīdī gan jau parādīšu, ka stāvot nevar ieslēgt. Šeit, ja es atgriežos pie multistradas, tad es tajā reizē teicu, ka multistradai to 175 zirgus nejūtu. Tad šim mocim es jūtu, un 95 zirgi atbilst. Arī tie paši 95 Nm griezmoments tiešām atbilst tam, ko viņš dara uz ceļa. Un te mazliet vairāk pārbaudīsim moču manevrēt spēju pa sastrēgumiem. Pagaidām mašīnas ir iedevušas pietiekoši platu video joslu. Šeit kā reiz nesen degpunktā stāstīja, ka viens nošķīlās, braucot ar mašīnām. Esot pārāk ātri braucis. Palaižam, mācībnieki. M-burtiņš ir, vai tur sēž mācībnieks, nezinu. Atkārtošos, tiešām liels paldies visiem autovadītājiem, kas vienmēr cenšas tā kā uz abām pusēm pabraukt, lai palaistu motociklistus. Šodien nav tik karsti, bet tās dienas, kad ir tie 25 plus, pat tie 30 grādi, tad ar moci braukt. Ir izaicinājums, Atcerēsimies, visi transporta līdzekļu vadītāji ir vienādi. Un autovadītājiem nav nekāda baigā priekšrocība. Un nevajag teikt, ka kur tad ar moci braukā sēdi sastrēgumā. Ja negrib karsēties, brauc ar mašīnu. Tas īstenībā ir muļķīgākais, ko kāds vispār var pateikt. Malacis. Es to parādīšu, ok? Paldies! Jūs jau paši saprotiet, moci brauc, ārā karsts, lēni kusties, tu dabūni sauli. Tev galvā ir ķivere, tev tā jau ir karsti. Tie, kas brauc pilnajos ekipējumos, vispār ir traki. Ja ārā 30 grādos tev jāstaigā šortos, bet tu esi pilnajā ādas kombinzonā, jebkurā citā ekipējumā. Un tev vēl karstums nāk no moča un no blakus mašīnām. Kur es teicu stāvu, ar otro bija braucis un nospiest sajūgs. Es nevaru ieslēgt spiežot. Man šitā ar kāju jāsit, jādauza. Uz augšu vispār grūti man tagad jāpārņem. Jāuztraucās, lai es neatlaižu netīšām sajūgu un kaut kur neiebrauc iekšā. Kur smuki. Kad sajūgs izspiest līdz galam, tad ir ok. Visticamāk, tur var kaut ko ieregulēt. Būt arī nevar, jo pedāls diezgan tālu jau ir. Kas par eminieku. Kas par eminieku. Baigā skaņa. Klasika. Pēdējā atmosfēra. V10. Man 5. reāli, es vienkārši dod ručkā un neiet. Pie zemākiem agrēzieniem, protams, ir kā ir. Bet manevrēt spēja ir pietiekoši ok. Bet man tas izbrīns tiešām paliek par to, ka multistradē nebija stūras dempers. Jo ar šo moci es uz ceļu jūtos drošāk. Es jūtu, ka man tas vējš baigi nepurina un reiz arī stūru nepurina, Pārbaudīsim šī moča spējas tādā pilsētas centra vidē. Monsters Ducati bračka. Tā ir jābrauc pa pilsētu. Stūras gājiens gan diezgan liels. Izmantosim moto priekšrocības. Sabiedriskā transporta josla. To, ko mums vajag 98. Mums vajag atslēdziņu paņemt. Tā, laikam novilksim cimdus.
Tā, izņvelkam atslēgu ārā un taisam vaļā. Samaksāsim veikalā. Nebija pieminējis, šim mocim bāka ir 17 litri. Redzat, mani neitrālēs, lai žoļā Saiguģis brauc. Viņš laikam kādā robā, bet indikātors neķer. Ir, protams, šim mocim savas īpatnības. Neslēpšu, ķīniešu piegaršu mazliet var just, bet es skatāmies price performance. Es domāju, pa šito cenu neko labāk neatradīs. Šim cena ir kaut kā 9000 aptuveni. Vismaz šobrīd esmu pārliecināts, ka pēc tam būs lielāka cena. Noteikti būs lielāka cena. Un ja mēs salīdzinām kaut to pašu multistrādi, 25000 ES versija. Ok, tur parastā versija būs mazāk, bet būtība jau tas nemaina. Arī tie paši GS moči, BMW GS. Visi ir 20 plus 1000. Ņemot vērā, ka es šobrīd sev skatos otru moci un tieši adventure meklēju, tad pēc šī brauciena man vēl būs iespēja izbraukt arī ar DS 800X rally versiju. Un es tad sapratīšu, vai es esmu gatavs pārmaksāt 2 reizes par nosaukumu. Jo, ja tā skatāmies, Kajaba amortizācija, visi noteikti zina, kas ir Kajaba. Tas ir krūts Japāņu brands. Brembo bremzes, ok, kaut to ir supporti, bet tāpatās Brembo. Cruise kontrola, beņķa apsilde, roktura apsilde. Pilnībā viss, kas ir vajadzīgs. Es baigi negribēju iedziļināties dzinējā, bet šim ir 2 cilindru dzinējs. Un nepētīju neko pa viņam, es neko nespētījis pa viņam iepriekš. Bet, cik saprotu, šim ir dzinējs, kas ir saistīts ar BMW.